Gribam mēs to vai nē, bet gada tumšais laiks ir klāt, un mums jāsāk domāt par to, lai mūs pamanītu tumšajos vakaros. Un ar mums, es domāju, ne tikai mūsu cilvēks, bet, protams, arī mūsu četrkājienos draugus – suņus. Ko tad darīt, lai suns tiktu pamanīts? Te nu steidz palīgā Dino Zoo piedāvājums. Izvēle ir diezgan plaša, izvēle ir diezgan dažāda katrai gaumei, katram sunim, jo tas arī no sākuma būtu jāsaprot, kāds ir tavs suns, cik liels tas ir, cik biezs un garš ir viņa apmetojums, jo reizēm ieliec kaklā piekariņu, spalva to nosedz, neko nevar redzēt. Patiesi stāsts no manas dzīves un Zigija dzīves. Bet ja nu ir tāds mazāks suns un gribās kaut ko viņam iekarināt kaklā, tad varam ņemt mazos brelokus, piekarināt tos, būs gluži kā lukturīts. Ja gribās atstarojošu kakla siksniņu, tad varam izvēlēties šādas te kakla siksniņas. Viņas var sagriezt, lai būtu tavam sunim piemērots izmērs, un viņas var lādēt, lai nav jāpērk baterijas. Tāpat reizēm ir ļoti svarīgi domāt ne tikai par suņa redzamību, bet arī par saites redzamību, jo bieži vien cilvēks ierauga suni, ierauga saimnieku, neredz pa vidu saiti. Tad steidz palīgā šādi te atstarojoši, mirgojoši elementi, kurus var pielikt ne tikai pie kakla siksniņas, bet arī pie saitītes. Vai ne, Zigija? Smaidi, draugs. Tu esi redzams? Jā, jā. Bet pirms izvēlēties savu atstarojošu elementu, tiešām ir vērts padomāt par savu suņu īpašībām. Zigija gadījumā, piemēram, es kā apzinīgs saimnieks atceros nopirkt pirmo atstarojošo lukturīti, ko viņam iekarinās siksniņā. Bet viņu taču nevar redzēt, paskaties. Tā spalva tik gara, ausis tik garas, viņš tik zems, nekādas jēgas no tām. Tāpēc man pašam šķiet svarīgāk izvēlēties tādu atstarojošu elementu, ko varētu likt uz siksniņas. Jo tad ir skaidrs, ka kaut kas pārvietojas. Šis ir labs variants. Ņemam atstarojošo elementu, pieliekam uz siksniņas ar šādu gumijas palīdzību, slēdzam iekšā un reku. Būs staigājošs, mirgojošs elements tumsā. Man un Zigija personīgā pieredze tiešām liek domāt, ka jo tu esi spožāks, jo tā gaisma ir lielāka, jo labāk, jo tev labāk pamanīs. Tad ir piedāvājumā arī šādi te elementi. Liekam virsū uz kakla siksniņas, būs staigājoša laterna. Bāka ceļa vidū. Un starp citu, kas ir svarīgi, šie ir lādējami elementi. Bet, kā zinām no pieredzes, tad neviens atstarojošs elements nav tik labs kā atstarojošā veste, un arī suņiem tādas ir. Dažādi izmēri – S, M un L. Cik liels ir suns, tik lielu vesti velkam mugurā un esam redzami. Tumšajā laikā ļoti svarīgi. Lai jums drošas pastaigas! Dino Zoo – tava teritorija.